Labdien visiem! Paldies, ka esat pievienojušies mūsu tehnoloģiju pēcpusdienā. Ventspils Digitālais centrs ik pa laikam organizē šādas tehnoloģiju pēcpusdienas, kur jūs bez maksas varat uzzināt par dažādām tēmām. Arī iepriekš mums ir bijušas par tehnoloģijām, par viedājām apkurēm, par novērošanas sistēmām, par dažādām tēmām. Šodien, 6. februārī, bet 6. februārī bija drošāka interneta diena, un tās ietvaros mēs esam šo dienu nedaudz pavilkuši garāk uz drošāka interneta nedēļu. Un arī šodien jums pastāstīsim par kādu aspektu no drošības principu, par mākslīgo intelektu un drošību, kas ar to saistās. Esam aicinājuši Ventspils Digitālā centra pasniedzēju Ģirtu Edvardu Stepiņu pastāstīt par tādu lietotāja vienkāršāk, kas ar to drīkst tā saukt, lietotāja vienkāršā perspektīva viedokli, kā viņš skatās uz mākslīgo intelektu, un arī jau tādu profesionālāku, kur dalīsies pieredzē Evalds Urtāns. Vispirms došu vārdu Ģirtam, iepazīstināt ar sevi un pastāstīt jau tad savu viedokli, un pēc tam aicināsim arī Evaldu. Tā, sveiciens. Tā, pagad. Man viņš jānocentrē, laikam, ir uz cilvēku. Mums tā smalka ierīce, kas tēmē virsū. Divnieks ir. Tā, sorry. Es esmu Ģirts Edvards Stepiņš, es nostāstīšu, tā kā sāksim ar to riskanto daļu. Es esmu pirmais runātājs, tad es vienkārši iesākšu ar to, kas ir riski. Labdien, labvakar visiem. Tā. Es tad iesāku ar to daļu, kas ir mākslīgiem intelektam, kas ir tie riski. Es pārāk neiešu tādos eksotiskos riskos. Tā, tūlīt ieslēgsim, lai jūs arī redzat. Tā. Tātad sveiki. Es esmu Ģirts Edvards Stepiņš. Es pasniedzu caur Ventspils Digitālo centru, arī caur Liepājas universitāti. Pārsvarā paros ar 3D modelēšanas lietām, 3D animāciju, 3D modelēšanas spēļu izveide. Un arī pasniedz dažādas audiovizuālas lietas, no video līdz animācijām un mūzikas. Un vēl arī rakstu šobrīd savu doktora darbu, mēģinādams izveidot spēles, kas būtu tā kā meditācijas simulātori. Tā. Tātad cerams, tā mana prezentācija te ir redzama. Jā. Un es apstāstīšu par to, kas ir tie riskantie faktori. Man liekas, jāiesāk, ka tā kā šitā ir tā daļa no manas prezentācijas, kur es runāju par riskiem, tad es iepazīstinot ar mākslīgo intelektu, gribētu pateikt, ka vismaz šobrīd 3 vārdos mākslīgais intelekts ir datorprogrammas, kas mācās. Datorprogrammām īsti šāda kapacitāte nekad nav bijusi parasti. Un zinātnieki to ir atklājuši, kā viņi pētīja mūsu smadzenes un neironus, un tā arī tās mākslīgā intelekta programmas strādā, imitējot mūsu smadzenes un to, kā viņas mācās. Tāpēc mākslīgais intelekts dažās jomās cilvēkus jau stipri pārspēj. Bet, es viņu vairāk uztverot kā rīku. Viena lieta, ko es gribēju pateikt par šito prezentāciju, runa ir par cilvēku ar mākslīgo intelektu, nevis tikai mākslīgo intelektu. Viņš pats par sevi nav tik spēcīgs, cik viņš ir, ja viņu kāds pilotē. Tā, un es sākot ar riskiem un sākot pāri, pirmā lieta būtu tāda, ka, jūs, protams, visi zinat, ka internets jūs vēro. Ja jūs lietojat reklāmu bloķētājus, tad es pateikšu vienkārši vienu lietu, ka jūs varat redzēt tajā reklāmu bloķētājā, cik daudz reizes kāds no jums ņem informāciju, kad jūs, piemēram, ieiet YouTube. Un par to vērošanu, sakot, reizēm tie ir pat 100 vai 1000 programmu, un tās ir vairāk 100 kompāniju, kam ir jāpiekrīt, lai jūs dodat savus datus. Un tur pāris no tām lietām ir stipri tādas nejaukas. Ja jūs lasītu, teiksim, Facebooka lietošanas nosacījumus, es nezinu konkrēti par Facebook. Es gribētu teikt konkrēti, ka programmās ir tāda problēma, ka viņi daži pat saka, mēs izmantosim jūsu datus, lai mācītu mākslīgo intelektu un tādas lietas. Bet, es pēc tam apstāstīšu to vairāk. Tātad internets jūs vēro, pārsvarā tas ir, tīri vienkārši andelē. Viņi grib uzzināt, kas jūs interesē, viņi grib uzzināt, ko jums piedāvāt, tā, lai reklāma netiek izšauts tukšā gaisā. Bet ir arī ļaunprātīgāki nolūki. Dezinformācija, demoralizācija, drusciņi cita tēma, kas ir speciāli saturs domāts, lai jūs nobombardētu ar informāciju, ka viss ir daudz sliktāk nekā tas patiesībā ir. Demoralizācija ir patiesībā aktīvāks veids dezinformācijai. Ekstrēmisms arī mūsdienās un atkarību veicināšana. Jo, piemēram, pēc jūsu
meklēšanas paradumiem ir iespējams saprast, vai jūs, teiksim, labi atsauktos uz azartspēlēm. Jo jūs esat impulsīvāks internetā, jo viņi, teiksim, jūs vairāk ķers. Tad pirmais, ko es gribētu iesākt, kas ir mākslīgā intelekta tā kā tēvs un māte, kas ir algoritmi, kas ir, ja notiek tas, tad notiks tas. Algoritmi, kas notiek sociālmedijos, nu, viņu galvenā lieta nav jūs iepriecināt, apbeidināt vai vēl kaut ko. Algoritmi ir pilnībā būvēti uz to, lai par jebkuru cenu iegūtu miedaļu. Vai tās ir reklāmas, vai tie ir video, vai tās ir bildes vai ziņas. Bet nu, tur ir pāris negatīvas lietas, kas līdz ar to tiem algoritmiem ir. Ko internets dara, kad viņš vēro jūs un ko viņš no jums grib. Bet, nu, atkal, lai šito neiet tikai negatīvā ziņā, algoritmu ir jātrenē. Jūs katrs zināt, kas notiek, kad jūs atverat YouTube. Jums katram tur ir kaut kāda sava pasaule. Es esmu ļoti interesantu hobiju iesācis, ka es ar cilvēkiem apmainos ar algoritmiem. Mēs atveram YouTube, un es paskatos, ko citi ir atklājuši. Un tā ir cita pasaule. Katra cilvēka kaut vai YouTube lāpa ir pilnīgi cita pasaule. Tāpēc par algoritmiem ir drīzāk tāda lieta, ka tas ir jākopja kā dārzs, un tad viņš jums rādīs kaut ko labu. Citiem rādīs dezinformāciju, citi mācīsies receptes, karatē, jogu, glezniecību, uzzinās par labākajām šausmu filmām cilvēces vēsturē. Un, starp citu, viena lieta, ko es no prakses zinu, ar algoritmu ir ikdienā jācīnās. Ja jūs atļausiet viņam rādīt tos jūsu netīros priekus, ne, tas no angliski tulkojās, Latvijas neskan tik labi. Nu, tās lietas, ko jūs darat, teiksim, tīri izklaidē, kuriem nav nekāda noderīga pamatojuma, viņš jūs arī bombardēs ar to. Un jums viņš ir jāpiespiež nedaudz, lai viņš pielāgojas. Tā, par šito sakot. Otra lieta, kas ir ar to algoritmu pasauli, un tas ir, ka mēs šobrīd esam karā interneta ziņā. Latvijas, piemēram, interneta tīkliem uzbruk hakeri no Krievijas un pat no Ķīnas, pat pie mums. Amerikā, teiksim, uzbruk un tāds. Tā ir populāra lieta. Jūs jau zinat daudz par to, kas ir troļu fermas, piemēram, ka cilvēki vienkārši ikdienā cenšas maksimāli daudz rakstīt informāciju, un tur es gribētu uzsvērt to demoralizāciju. Nevis viltus ziņas, bet tieši demoralizāciju. Un nu, tā ir tā kaujas vieta, kurā mēs visi iesaistamies. Tā ir arī mums zināms pienākums palīdzēt ar šito, identificēt to un tādu. Bet es gribētu minēt piemēru, nu tādu drausmīgu piemēru, bet no internets varbūt drausmīga vide. Tā ir, piemēram, ir tādi fórumi, kur pulcējās cilvēki, kas sevi sauc, angliski tas saucās incel, Latvijas tas tulkojās celibātā pret paša gribu. Bet ir pārsvarā jauni vīrieši, kam neiet randiņu pasaulē, un viņi pulcējās internetu fórumos. Un tās bēdas ir cilvēciskas, varbūt viņiem par dzīvē neiet, un tad viņiem līdz ar to neiet arī šajā jomā, bet viņi ir tāda cilvēku kategorija, ko internets rauj iekšā. Un tad tas viss ir beidzies arī ar traģiskām lietām. Amerikā tur ir šaušanas bijušas un tādas, paldies Dievam, ka Latvijā ieročus grūti dabūt. Un tas ir piemērs, kas ir ekstremizācija arī. Kad internets jūt, un ir tīpaši jauni vīrieši, ir ļoti pedagoģiska lieta. Jauni vīrieši ir ļoti mīksts māls šitai lietai. Jauni vīrieši ir tie, kurus visvieglāk ievilkt iekšā. Un tas, ko viņi raksta tajos fórumos, reizēm ir, ja nevar dabūt meiteni, sabiedrība ir jāizšauj. Tas ir tas piemērs demoralizācijai. Kur mākslīgais intelekts ielec iekšā? Ar mākslīgo intelektu ir daudz vieglāk uztaisīt šīm troļu fermām strādāt. Troļu fermas viņiem palīdz un tādas. Un par to interneta bēdu vēl tālāk ir. Bet, lai gan šitais ir vairāk sakot, izaiet vairāk cilvēkos, internets ir pilns ar visādām drazām. Cik es lasīju, tas ir vairākas kompānijas par 2023. un 2022. gadu bija pētījuši, ka gandrīz puse, kaut kādi 45, ja ne vairāk procenti no visas satiksmes bija boti, ja programmas, kas uzdodās pa cilvēkiem. Jūs viņus varat viegli atrast. Jūs aiziesiet kādā populārā Facebook lapā, tie komentāri, kas ies uz beigām, tie cilvēki sāks izstīties aizvien aizdomīgāk. Nu, lai gan par tiem botu lietošanu pēc tam pastāstīšu, jūs varat kļūt par Instagram zvaigznēm. Par 15 eiro var nopirkt miljonus sekotāju. Kaut kur tā. Tie nebūs īsti, bet piemērs. Bet tas ir, šī lieta arī neatiecās uz to internetu, ko jūs patērējat, jo tas, kur tie boti dzīvo, ir tādas lietas, kur vienkārši ir komentāru plūsmai pašā apakšā. Bet, protams, tos botus lieto arī krāpnieciskiem mērķiem, uzbrukšanai. Populārs veids, kā internetā uzbrukt, ir vienkārši
uzrīdīt tavai mājaslapai miljoniem botu, un tā mājaslapa netiek galā. Ļoti populāra vienkārša metode. Nu, un atkal atgriežoties par šito, nu, daudz kas ir, lai gan es pieņemu, ka jūs arī esat sociālmedijos redzējuši cilvēkus, kur jūs īsti nesaprotat, kāpēc tie cilvēki ir slaveni. Tā ir tāda populāra lieta, un iespējams, ka viņi ir slaveni, tāpēc, ka viņiem ir nauda, nevis tāpēc, ka viņiem ir šie nepieciešamie talanti. Nu, ne, kur ir slavenības. Bet tas ir saistīts ar to, kas ir tas mākslīgais internets un kas ir mākslīgais intelekts, kā tur iedarās. Es pēc tam stāstīšu, ir arī mākslīgie cilvēki, ir internetā cilvēki, kuri neeksistē. Viņi ir mākslīgā intelekta radīti, un nevienmēr cilvēki to pasaka. Nu, un te vēl pēdējā lieta par to algoritmu lietu, kas atkal tāda, tā kā pat arī no savas pieredzes. No savas pieredzes un runājot ar jauniešiem, es daudz strādāju. Algoritmi zina jūsu garīgo stāvokli. Ir diezgan viegli noteikt, kad jūs internetu lietojat, piemēram, YouTube, un uz ko jūs klikšķinat, kādā tajā brīdī jūs esat garīgā stāvoklī. Un es ieteiktu, ja jūs esat bēdīgi, jūs nelieniet sociālajiem mēdījiem ne tuvu, jo viņi uzreiz to var ātri noteikt. Un tāpēc tas saturs mainīsies. Es to zinu pilnībā praksē. Nu, es gribētu pateikt, ka mēs vienu tādu eksperimentu izdarījām Liepājas universitātē, ka mums bija viens dators, kur neviens nelietoja, mēs viņam gājām garām, un mēs visu laiku tikai teicām, ka es esmu slims pie tā datora stūrī. Un ko tas dators rādīja? Reklāmas pa visādiem šitiem te medicīnas līdzekļiem pēc augstēšanās, kaut ko tādu. Mēs viņu diezgan ātri uztrenējām. Bet tas ir par šito te, kas ir mākslīgais intelekts un algoritmi, par viņu to manipulatīvo dabu. Par mākslīgo intelektu konkrēti ir pāris problēmas. Tā, cik es laiku esmu? 10 minūtes. Tad ir tā, par mākslīgo intelektu es gribēju iesākt tādu lietu, ka mākslīgais intelekts ir noteikti zādzis. Jo ChatGPT, piemēram, jūs prasīsiet, es pēc tam parādīšu, kā ChatGPT man rakstīja par Aini, bet atteicās dot atsauces. Viņas jau tāpat sūdz tiesā ik pa laikam par šito te, ka mākslīgais intelekts ir saracis informāciju no interneta, atgremojis viņu, viņš var būt noderīgs rīks, pēc tam jūs uzzināsiet no tā rīka var iegūt daudz ko noderīgu. Bet dati, uz ko ir trenēts mākslīgais intelekts, ir arī jūsu komentāri, ko jūs esat atstājuši internetā, bildes, ko jūs esat publiski izlikuši. Dievs nedod sarakstu, bet tas būtu milzīgs pārkāpums, ja saraksts tiktu izmantota, bet es nešaubos, ka kaut kur arī tiek. Jo tās kompānijas ir, protams, alkatīgas. Tā, bet te ir vairāk tāds filozofisks un politisks jautājums. Es gribētu, lai jūs zinat, ka tie dati, uz ko tas mākslīgais intelekts trenēts, tie ir mūsu un jūsu dati. Tā kā tu pārāk daudz teikt par to, ka ChatGPT pats to visu ir izdomājis, ja viņš dara šīs gudrās lietas, viņš nav. Viņš to ir izdomājis un redzējis no jums. Tāpēc viņš funkcionē. Un tāpēc es gribēju par šito teikt, ka tā ir viena domu veida, tur var cilvēki pastrīdēties, ka mākslīgā intelekta tehnoloģija kaut kādā ziņā ir tehnoloģija, kas pieder mums visiem. Tehnoloģija pasaulē, tas starp citu, nav nekas jauns, ka ir tehnoloģijas, kas kaut kādā veidā pieder visiem. Ir tāds termins kā atvērtā koda tehnoloģijas. Es pats strādāju ar 3D programmu Blender. Viņi ir bez maksas, un viņu katrs internetā var apskatīties viņas kodu. Līdz ar to katrs cilvēks var to Blender programmu uztaisīt, ja vēlās. Un tā programma ļoti smuki funkcionē, ka viņi pieder visiem. Tāpēc, sakot par to mākslīgo intelektu, tas ir tas viņa, cerams, tas veids, kā viņš juridiski eksistēs, kā lieta, kas pieder visiem. Jo viņš pavisam noteikti ir. Un tad tās draudīgākās jomas. Man jāsaka, ka kamēr es šito rakstīju, iznāca ziņa, ka Hongkongā šo tehnoloģiju arī lietoja, lai nozagtu naudu. Zoom zvanā, tieši Zoom zvanā, uzradās cilvēks, kurš izstījās pēc kompānijas bosa, bet nebija boss, un tika pārskaitīts uz kaut kādu aizdomīgu kontu 2 vai 20 miljoni. Pirmā reize, kad es dzirdu, ka kāds uzķerās uz šito. Ukraiņas kara kontekstā bija kara sākumā tas drausmīgā paskata Zeļenskis arī. Bet šis nav. Tā, pagad viena lieta, man tā liekas, jūs nedzirdat skaņu. Es tūlīt nošērošu ar skaņu. Tā.
Te es gribētu rādīt, tas ir slavenais aktieris Morgans Freemans, kurš jums pats atzīsies, ka viņš nav. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, Tur jūs varat pacelt rokas, vai jūs tur uzķērāt to viņa neīstumu vai nē. Ja šī tehnoloģija tiek veidota ar cilvēku palīdzību, es tēloju, un man tiek uzlikta virsū Morgana Freemana seja un balss. Mana balss tiek pārveidota, tāpēc šī tehnoloģija ir dabiskāka nekā vienkārši datora radīta. Bet nākamā es šito gribētu atgādināt, lai tur pilnībā nesabiedētu. Diez vai jūs uzķertos, ka jūsu radinieks no sveša numura pēkšņi sūta. Es, lai gan esmu savai omai pateicis, ja no sveša numura zvanu es, bet neskan pēc manis. Es tur zvanu, sveiki, Omā, te ir tavs mazdēls Ģirts. Es vēlos no tevis 500 eiro. Tad tam, protams, nevar uzticēties. Bet par šito atgādināt, ka cilvēcei, nošvērošu vēl vienreiz, par šito gribēju atgādināt, ka cilvēcei ir veidi, kā verificēt. Tas vienkārši vairāk nozīmē, ka ja jūs tikai ieraugat video, un vecais labais likums no zinātnes, ja to tikai viens avots saka, tad tā visticamāk nav taisnība. taste, Tāpēc šīs tehnoloģijas paver, protams, vairāk formu krāpniecībai. Tā, prezentēšu tā. Populārs piemērs bija šī bilde, bija speciāli zinātnieku veidota, lai pārbaudītu, kā cilvēki uzķersies. Tas ir mākslīgā intelekta ģenerēts, un tas pāvests bija speciāli ietērps tādā dīvainākā tērpā, lai internetā izraisītu ruporu, lai cilvēki par šito runā. Tur to bildi varot pieķert tie, kas pietuvina tuvāk, jo mākslīgais intelekts nemāk pirkstus darīt un tādas lietas. Pagaidām vismaz. Bet šī bilde bija radīta tieši ar domu, lai pārbaudītu, kā tas ir un tāds. Bet par attēlu lietu jūs jau esat dzirdējuši par veco labo Photoshop. Vai kas notiek, teiksim, ar Instagramā modeļiem. Tur visi sev muskuļus pieliek lielākus, krūtis pieliek lielākus un vēl kaut ko. Mēs jau esam drusciņi ieaudzināti ar skepsi uz bildēm. Un šī bilde tika konkrēti radīta ar tādu mērķi. Te vēl viena lieta, kas ir par to, kas ir tās AI tehnoloģijas, kas rada, piemēram, mūzikas un bildes un vēl kaut ko, kam vairs vajag naivo mākslinieku. Tur ir konkrētā ļoti smagi par šito, jo tas viss ir izmantots no ļoti, ļoti daudz datiem, ko mākslinieki ir radījuši, un tagad tie mākslinieki, kuriem ir šie pasūtījumi taisīt pirmām bildes un vēl kaut ko, viņi tiek diezgan ātri aizvietoti. Jāsaka gan, ka viena lieta par AI mākslu ir tāda, cik es saskaros internetā, cik cilvēki to ierauga. Cilvēkiem jau ir uztrenējusies acis, tiklīdz viņi ierauga tādu šausmīgi detalizētu, bet šausmīgi garlaicīgu saturu, viņi jau zina. Viņi jau zina, ka ja jūs ieraudzīsiet kaut kādu bildi, kurai nav nekāda skaista dvēseliska satura, bet viņi ir šausmīgi labā līmenī uzzīmēts, ka tas visticamāk ir reāli. Tad viņi smuki nobombardēja internetā ar ļauniem komentāriem un tāds. Tas ir viena troļošana, ko es atbalstu. Bet, sakot par šito, tas vairāk nozīmē, ka mēs neuzticēsimies anonīmai mākslai no interneta. Jo ko tas nozīmē? Jūs māksliniekam uzticēsieties viņu redzot. Tam ir tā skaistā daļa atkal, ka mēs vienkārši mazāk sēdēsim internetā un vairāk sanāksim kopā. Teorētiski. Jo, ja tas ir anonīms cilvēks internetā, viņš vairs nevar garantēt, ka viņš to ir pats radījis. Tā. Skolotāji, piemēram, ir saskārušies ar mākslīgā intelekta šmaukšanos. ChatGPT var uzrakstīt eseju. Ar latviešu valodu viņam iet švakāk. Par latviešu valodu es gribētu teikt, tur ir kaut kāda dīvainas arī domu skolas par to, ka latviešu valoda būs viena no tām, ko internetā būs labāk lietot, jo ar latviešu valodu jums būs lielāka garantija, ka tas saturs ir cilvēku veidots. Jo latviešu valodu viņš reizēm švaki izdara. Angļu valoda tiek vairāk. Bet, piemērs, ar ChatGPT es iesaku, ka jūs ar to ChatGPT jau patrenējās, lai no viņa izdabūtu tās noderīgās lietas. Jo citās jomās cilvēki nedabū. Es, piemēram, prasu viņam, lai palīdz man uzrakstīt stundu plānu, un man viņš savu. Jāsaka vēl par ChatGPT, viņš ir trenēts uz kaut kādu 2021. vai 2. gadu.
Viņš nezina neko, kas ir noticis pēc tam, viņš jums pateiks pretī. Bet jūs internetā varat bez maksas tur piereģistrēties un viņu patestēt un tādu. Man par to atsauču nerakstīšana ir visdusmīgāk. Mums jau doktorantūrā bija gadījums, ka puisis uzrakstīja, iesniedza, pēkšņi rakstīja perfektā angļu valodā. Tāds. Nu, šitais ir tāds, kas būs tā kā viens no tiem eksotiskajiem, bet ir arī vērts padomāt. Bet es vairāk gribētu tā kā uz cilvēku pilsonisko apziņu apelēt. Mākslīgais intelekts teorētiski, ja jūs strādājat Exceļos, Wordos un tajos, viņš jums var baigi atvieglot darbu. Teorētiski. Tas ir praksē pēc tam, vai viņš var. Bet jautājums ir atkal, kā mēs kā cilvēki vienojamies politiski un vienojamies filozofiski. Tas ir tas jautājums, jo es pārstāvu to pozīciju, ka AI ir trenēts uz mūsu datiem, viņš pieder mums. Un viņš var būt rīks, kurš mūsu darba dienas vienkārši padara īsāks un labāks. Vai viņš var būt rīks, kur tā mazā čupa miljardiera, kas ir sametusi naudu tur iekšā, tā mūsu produktivitāte, ko mēs esam ieguvuši, aiziet viņiem. Protams, tas ir tāds tā kā, man liekas, morāli pašsaprotama lieta, bet ir. Tā ir tāda eksotiska lieta. Es par šito stresu, par to mākslīgo intelektu un darbu gribētu atsaukties uz tādu vecu stāstu. Es nezinu, latviešu valodā šo terminu bieži lieto, ludīti. Tad, kad izdomāja aužamās steles vai mašīnas, kas auž, kā tur viņas sauca, tie, kas bija audēji, sievietes, kas bija audējas tajos laikos, gāja viņas plēst. Tos cilvēkus nosauc par ludītiem, un to terminu vēl aizvien lieto par cilvēkiem, kas ienīst tehnoloģiju. Bet viņām nebija taisnība. Pēc tām aužamajām stelēm un industrializācijas cilvēki turpināja strādāt. Kaut kādā ziņā dzīves līmenis ir kāpis kopš tā laika diezgan. Tāpēc par to pašu mākslīgo intelektu tā lieta, kas viņam ir labā lieta, varbūt vienkārši mums būs daudz vieglāks darba dienas pateicoties viņam. Gan jau, ka patiesība ir kaut kur pa vidam, bet atkal mēs esam civila sabiedrība, darbojamies pēc likumiem, mēs varam ar šito apiet. Ja man ir laiks tagad, es gribēju drusciņi apstāstīt, cik? Dažas minūtes ir vēl. Es gribēju apstāstīt ātri par tām eksotiskajām lietām, par ko cilvēki uztraucās. Teiksim, kara kontekstā, Ukrainas karš ir pierādījis, ka droni ir briesmīgi noderīgi. Ir tāda briesmīga lieta, kas ir drons ar granātu, bet gribētu atgādināt, ka pie mums Latvijā civilā sabiedrībā pie granātām cilvēki netiek. Sprāgstvielas tiek ļoti ierobežotas. Bet kur ir ļauna tehnoloģija, tas ir drons, kurš ir bez pilota un kuram nevajag nekādu vadību. Viņš vienkārši lido, ierauga kaut ko tankam līdzīgi, lido tur iekšā. Bet aizsardzības tehnoloģijas iet līdzi. Karā ir tāds likums, kur iet zobens, tur iet vairogs. Tā kā, piemēram, burtiski jau tiek modificēta otrā pasaules kara tehnoloģija. Jūs varbūt kara filmās esat redzējuši tos, kas izšauj un gaisā paliek tāds melns dūms, pretgaisa lielgabali. Viņus jau var mierīgi lietot, lai dronus par ļoti lētu naudu notriekt. Un tas pats mākslīgais intelekts ar viņiem ļoti smuki tēmē. Problēmas ar karu ir visas šitās autonomās tehnoloģijas. Bet atkal es atgādinu, ka cilvēks ir labāk nekā mums liekas. Ķīmiskie ieroči jau sen ir attīstījušies un bīstami, un neviens viņus nelieto. Jo pat barbariskās situācijās kā karā, neviens negrib lietot tehnoloģiju, kas uz viņiem pašiem tiks bīstami lietot. Mākslīgais intelekts, kurš ir pārāk gudrs, tad jau jūs varat viņu lietojot saskarties. Tā doma ir tāda, ka mākslīgais intelekts jums pateiks kaut kādu lietu, jūs nesapratīsiet īsti, kāpēc tā lieta ir, un tad viss aizies ķēmā. Tāpēc, ka tas mākslīgais intelekts jums pateiks ļoti ierobežoti to, kas ir. Viņš jums pateiks gudru atbildi, kuru jūs nesapratīsiet līdz galam. Bet tas jau mūsdienās ir problēma, kas starp citu ir saistīta arī ar lingvistiku, ar valodniecību. Pareizi uzrakstīt mākslīgajam intelektam to komandu, tā ir māksla. Ir cilvēki, kas ir tā teikt, kurus sauc par prompt hackeriem, tie ir hackeri, kuri uzlauž to lodziņu, kurā jūs mākslīgajam intelektam prasat ko teikt. Tur ir valodniecības jautājums. Cik jūs mākat viņam pateikt to ideju? Tā kā mācēt no mākslīgā intelekta izspiest pareizās atbildes, un lai viņš vēl paskaidro kopā, kāpēc viņš to dara. Jo ar mākslīgo intelektu reizēm ir problēma. Viņu nevar saprast, kāpēc viņš tā ir darījis. Tas ir melnās kastes princips. Kļūt pārāk atkarīgiem no mākslīgā intelekta, varbūt, ka jūs atrodat viņam labu pielietojumu. Bet tad pēkšņi vienā brīdī
jūs pie viņa netiekat un ir problēmas. Tā. Piemēram, par ārstiem, ja es gribēju minēt vienu jomu, kur mākslīgais intelekts mums patiešām palīdzēs, viņš ir ļoti labs diagnosticēšanā. Ārsti jums negrib diagnosticēt, piemēram, nogurumu. Ja jūs aiziesiet, pateiksiet, ka esat noguris, ārsts sāks pūsties, jo nogurums ir simptoms kaut kādām 1000 lietām. Te ir viena joma, kur mākslīgais intelekts var būt izcils. Nevis kaut kas slikts un draudīgs, bet izcils. Viņš var tos jūsu simptomus salikt kopā un iedot ārstam smuki argumentētu, ok, tur ir dzelzs pamazs, tur ir šitais pamazs, tur guļ nepareizā formā un tāds. Tas ir sakot par to, ka mākslīgajiem, es cenšos pielikt šitam pesimismam klāt. Un virtuālie cilvēki, te jāsaka vulgāri. Es gribēju teikt vienu vulgāru tādu realitāti, kas ir virtuālie cilvēki. Tiklīdz mākslīgais intelekts varēs video zvanā uzdoties par korejiešu popu ikonām, kas tur ir jauniešiem patīk korejiešu popu meitenes un puiši, kuri tur ir apstrādāti ar plastiskajām operācijām. Es gribētu izvirzīt šo pesimistisko teoriju, kaut kāda tur daļa no jauniešiem vienkārši novirzīsies no īstiem cilvēkiem. Bet tādi jau eksistē. Un viena lieta, ko es aizmirsu pateikt par mākslīgo intelektu, aizvien vairāk modē ir lieta, kas jūs varbūt notiks. Ka ja jūs lietojat mākslīgo intelektu, jums ir obligāti jāpasaka tas. Kaut kādā brīdī uzdot mākslīgā intelekta darbu par savu darbu būs diezgan liels grēks. Tas jau eksistē, ka to nevar. Bet par šiem cilvēkiem, kas ir, te es parādīšu fiksi varbūt. Te ir piemērs kaut kādam ļoti populāram kontam, kur ir, viņš man negrib atvērt to Instagramā. Tā. Piekritīšu visiem cepumiem tāds. Ne. Ok, to es man Instagramu negribu rādīt, parādīšu ātri vismaz šito bildi. Šitais ir ar pirmajām mākslīgā intelekta tehnoloģijām, kas ir seju nomainīšana. Šitais vīrietis, viņam bija tāds skaists Instagram vai kur kanāls, kur meitene ar moci braukāja un visi baigi priecājās, jo tai meitene bija baigā interesi par motociklu labošanu un vēl kaut ko. Tas bija 50-gadīgs japāņu vīrietis, kurš izmantoja to filtru, lai sev savākt sekotājus un tādus. Tā meitene, kas tur bija, ir meitene, kura burtiski Instagramā ir rakstīts, čau, es esmu robots un tāds. Tas nav mākslā nemaz pilnīgs jaunums. Ir, piemēram, tāda dziedošā japāņu meitene Hatsune Miku, kur izmanto balss sintezatoru tehnoloģijas un kuri jau sen tā kā ir pa pusē popzvaigzne tieši dēļ tās savas virtuālās dabas. Bet, ir čupām cilvēku internetā, un jūs jau varbūt viņus esat redzējuši. Jūs varat ieiet tādā adresē this person does not exist, un jums iedos cilvēka seju, kur ir AI ģenerēta. Bet tā ļaunprātīgā lieta ir, ka burtiski un cilvēki uzķerās Instagramā tur skaistas meitenes, kuras neeksistē. Tas jau notiek. Šitā vīra gadījumā tur tāda puskrāpniecība un pa pusē smieklīgi pat izvērtās. Bet, ja jūs iesiet Instagramā, jūs uzķersiet tādu cilvēku pēc brīža. Jūs noteikti uzķersiet. Es piebildīšu, šeit čatiņā arī ir, ja ir mākslīgā intelekta korejiešu popas zvaigznes, tā jau ir reālis. Arī, jā, šito. Tā Hatsune Miku ir no 2011. Gada kaut kur. Ir vēl interesi, es gribēju pieminēt grupu Gorillaz, kas raksta tā kā Gorillas tikai Z beigās, kur ir īsti mākslinieki, kur vienkārši šīs grupas kontekstā eksistē kā tie animētie tēli, viņiem ir savs amplua un tāds. Tas mākslā nav nemaz tik nebijis. Ļoti futuristiskā tēma ir singularitāte, kas ir, ātri pastāstot, kas uztrauc, bet tas esot vairāku gadu desmitu attālumā. Protams, nevar zināt, kā tā tehnoloģija attīstās. Ka mēs atklājam mākslīgo intelektu, kurš māk, jo mākslīgais intelekts nemāk vienu lietu, ko cilvēki māk. Viņš kaut cik māk, kas ir saprast vairākas problēmas un to miedarbības. Jo mēs jau neesam roboti, mūsu dzīves uzdevums nav tas, kas mums darbā ir iedots. Mēs ikdienā visu laiku sijājam tās problēmas, skatāmies, kas ir vajadzīgs, kas nav un tā tālāk. Kaut kāds AI, kurš tur ir gudrāks par mums visiem, un ja viņš vēl nonāk kaut kāda tur nelabāka tēla rokās, tad tas tur varot būt. Un tāds. Bet tas ir ļoti tālu, un es gribētu teikt arī, ka daudz no tā, ko es saku, kur ir pa visām AI drausmām, ir tā skaitā tās AI kompānijas, viņiem patīk izplatīt šitās baumas.
Jo biznesa nozīmē, ja tev ir tehnoloģija, kuru padara visas pārējās tehnoloģijas vairs nevajadzīgas, investoriem patiks, tā ir laba tehnoloģija, kur investēt. Tā kā tur ir ļoti daudz dezinformācijas no tiem pašiem uzņēmējiem, jo viņi grib, lai jūs nobīstās, ka tas AI visu izmainīs un tā. Praksē ir vienkārši praktisks jautājums, vai tas AI praksē dara un tādu. Vēl pēdējais jautājums, cik viņš tur ir. Tā kā mana doma ap šito, kur ir tā pozitīvā lieta, ka mēs cīnāmies, un mēs cīnāmies par to nākotni, ka tas AI vienkārši atvieglo mūsu dzīves. Ārstiem palīdz diagnozes noteikti super ātri, jums palīdz Exceļus sarakstīt ātrāk, sarakstīt visas šīs lietas ātrāk un māksliniekiem ātrāk iekrāsot darbā tās garlaicīgās daļas, kuras vienkārši ir nenormāli darbietilpīgas un tādas. Kā viņš ir šis rīks? Nevis viņš ir rīks, kurš tur, kā spekulē ļaunākajās versijās, mums vienkārši aizvietos. Gribētu vēl teikt pēdējo lietu, pat tad, ja jūs esat visciniskākais kapitālists, viena lieta ir skaidra, ir nepieciešami cilvēki ar ienākumiem, lai jūs no viņiem raustu naudu. Un tas ir tas likums, kas mūs aizsargā šajā gadījumā. Pat visciniskākais kapitālists negrib jūs aizvietot, jo viņiem vajag, lai jūs nopērkat mangaļu fitneses. Neminot zīmolus. Neminot zīmolus. Tā. Ņēmu tikai tāpēc, ka atlaida, nav nekādas domas par vai pret mangaļiem. Tā. Tad es iekļāvu pat laikā. Ir ļoti labi. Tā. Tā, paldies. Paldies Girtam par, kā es minēju, sākumā Girts mums tādu neprofesionālo viedokli, un tagad runāsim Evaldi jau par tādu pieredzes bagātu ar mākslīgo intelektu darbojošās cilvēka pieredzi. Droši uzdodiet jautājumus čatiņā, tad jautājumus atstāsim beigām arī dalībniekiem, un varat arī noteikti izsakiet savu viedokli par tēmu. Mums būs tehniski uzdevumus, es saprotu, ka es nevarēšu savādāk visu laiku. Jā, labi, mums būs minūtīte pauze. Varbūt tikmēr ierakstiet čatā, vai varbūt kāds ir drosmīgs un var pateikt skaļi, vai jūs izmantojat mākslīgo intelektu, kā jūs izmantojat, un vai jūs varbūt esat kādreiz saskārušies ar kādiem no iepriekš minētajiem riskiem, kurus minēja Girts. Es pati varu pateikt, es saskārusies neesmu. Girta stāv mums priekšā kamerai. Pati saskārusies tiešā veidā neesmu, bet zinu, ka ir bijis arī latviešiem sociālajos tīklos, teiksim tā, nozaktas sejas, ierakstīti video, ko cilvēks nav darījis. Tā kā arī pie mums tā nav nekāda neiespējama vai kaut kur ārpus Latvijas robežām esošs risks. Un tas, kas ir ekrānā, ir redzams visiem? Vai? Jā, šērams. Visu ekrānu vienkārši šērot, un tad es uztaisīšu to prezentāciju lielāku. Share the whole screen, right? Yeah. Okay, šitām mēs brīnumam spēdēt, varētu kaut kā jaukāk atvērt. Augšā tur, jā, tas ir. Jā, cerams, ka viņš tā strādās. Labi, tad es uzlikšu varbūt savu timeru, lai es neaizraujos pārāk, jo šī ir mana maizes tēma. Es būtībā mācu gan no biznesa līmeņa līdz matemātiķiem, maģistrantūrā, doktorantiem un biznesā. Arī realizēju, komercializēju mākslīgo intelektu pēdējos 10 gadus. Esmu asociētais profesors un vadošais pētnieks arī RTU. Tieši mākslīgā intelekta jomā mēs esam arī šos 10 gadus superdatoru publicējuši zinātniskos darbus ilgstoši. Un es centīšos nolaisties līdz tam līmenim, lai maksimāli atmaskot varbūt to, kas liekas mazliet citādākā īstenībā, un tad izcelt tos riskus, kas ir. Jo, kā interesanti iepriekšējais runātājs ieskicēja, nav tā, ka visi uzreiz saprot to, kas tur apakšā ir. Un, lai saprastu mākslīgo intelektu, man vislabāk patīk sākt ar šo. Cerams, ka te klātesošiem īpaši unikāla iespēja piedalīties mums drusciņi. Tad, lai saprastu mākslīgo intelektu, ir jāsaprot Scooby-Doo, kas ir. Zināt, kas ir Scooby-Doo? Kāds no klātesošajiem?
Jūs zināt. Tad pārbaudīsim, vai jūs zināt. Tad, kā mēs pārbaudām, vai jūs zināt, ir Skubijs Dožs suns, viņam ir komanda, tā ir multifilma, viņi noķer briesmoni, ja, un tur parasti pēc kaut kāds 8 kājas uzbrūk hotelim, ja, virsū. Un tad, tā kā novelk tam briesmoni sasiem, novelk briesmonim masku, kas tur apakšā ir? Kas zem briesmoņiem parasti apakšā ir? Cilvēks, tur nav briesmonis. Un šī ir tāda metafora, ko es atradu pirms vairākiem gadiem, un kas vēl joprojām ir aktuāla mūsdienās, ir, ka kur ir noķerts briesmīgais ChatGPT, mākslīgā intelekta robots briesmonis Sofija, un mēs viņam novelkam masku, un apakšā viņš nemaz nav tik briesmīgs, tur pilns ar likumiem apakšā ir. Un tas jautājums ir tā metafora, ja, salīdzinājums, tik tālu saprotam, ja? Un tad, vai jūs pēc tā, cik jūs zināt par mākslīgo intelektu, varētu piekrist šim? Es nelikšu jums, man ir tāds augstskolas metode celties visiem kājās, tāpēc, lai jūs tā nebūtu, varbūt paceļam rokas, kas plus mīnus piekrist šim. Jā? Tā kā lielākā daļa, ok. Ja es šo te konkrēto jautājumu uzdodu Rīgas biznesa skolā, visi paceļ rokas. Ja es šo konkrēto jautājumu uzdodu doktorantūrā matemātikā, neviens nepaceļ roku. Tāpēc, ka mūsdienās mākslīgais intelekts vispār nekādā veidā nav saistīts ar likumiem, un tas ir ļoti svarīgi saprast, tāpēc, ka tas arī atver acis uz visu pārējo, kas notiek. Tad tas ir kļuvis tikai un vienīgi par deep learning, kas ir dziļā mašīna mācīšanās, nenozīmē mācīties, kā es varu šitam likt atslēgties. Un dziļā mašīna mācīšanās ir šis. Tad neuztraucieties par to matemātiku un tā, bet tā ir algebra, ja kāds atcerās. Nu, tad būtībā tev ir vienādojumi, tev iekšā ir X, tas, ko tu redzi, Sofija, tas, ko redz, un H apakšā ir tas, ko Sofija ar ChatGPT dara. Labdien, uz redzēšanos, ej pa labi, pa kreisi. Neviens programmēšanas likums, neviens cilvēks nav saprogrammējis ChatGPT vai Apple Face ID vai kādu citu no mākslīgā intelekta sistēmām, kas dominē mūsdienās pašlaik. Ieskaitot arī reklāmu, prognožu sistēmas un tā tālāk. Tas viss darbojās uz tīru matemātiku, dabīgi, mēs varam iziet bišķi cauri. Tīra matemātika. Viņi strādā precīzi tāpat kā fizikas likumi. Viņi strādā tā kā par mazāko pretestību, tā kā zibens spēra vai kā ūdens stāka. Viņš mēģina atrast vienmēr problēmai vieglāko risinājumu. Un tad šis vienādojums Kortnertais ir no 95. gada, piemēram, tas ir uztaisīts, tas bija LSTM vienādojums. Un attiecīgi, tas, kas ir jautājums, kā atrast koeficientus, visi taču atcerās bišķi no algebras, ja mēs saliekam tur to skaitlīšu iekšā, beigās būs pareiza atbilde. Un tur ir attiecīgi tā viss tas brīnums. Un tas brīnums sākās šādi. Tātad tas stāsts ir tūlīt arī pavērsīšiņi. Vienādojumi, kur ir tas modelis matemātiskais, tāpēc ir vēl viens veids, kā ir viegli izšķirt cilvēks, kas saprot mākslīgo intelektu un kas nesaprot, ir, ja teik viedlots vārds algoritms, tas nav algoritms, tas ir matemātiskais modelis, kur nav nekādi, tur nav nekādi cikli, kur ir kaut kas saprogrammēts un tā tālāk. Un, attiecīgi, tur pa virsu liek, protams, slāņus, kā viņi integrēt iekšā un tā tālāk, un tur attīrīt datus, ir pēcapstrādē. To visu dara, bet pats modelis nav tāds. Tad rekur ir modelis, 95. gads sen apakaļ. Tajā laikā, piemēram, tūlīt būs arī šajā prezentācijā ielikt Jānu Lekunu, kas ir Facebook AI direktors. Viņš sāka tos pirmos mākslīgos neironu tīklus, kas ir ļoti tālu no dabīgiem neironu tīkliem. Iztaisītajos 90. gados, pa viņu visi smējās. Teica, ko tu lieto šitādu metodu? Tev te ir 200 megabaita datu kops, tev superdators, tā kā mans telefons tagad tas nestrādās. Tas, kas notika pēdējos 10 gadus, nevis 200 megabaita, 200 terabaita dati. Šitais bilde no RTU superdatoru, kur ir pilns ar videokartēm iekšā. Saliec to visu kopā, kas notiek brīnumi. Tu vari paņemt nestrukturizētus datus, netīrus datus, iedot modelim, un viņš pēkšņi atpazīst, ka visi šie ir zirgi, visi šie ir mašīnas un tā tālāk. Tu vari filmēt, kā krīt bumbiņas un atklāt visus fizikas likumus. Man ir pašam, pirms oktobrī bija Novo Nordisk, Dānijā zāļu izstrādē. Visur izmanto mākslīgo intelektu tagad. Attiecīgi, tas arī nāk ar kaut kādiem riskiem, bet jums jāsaprot, ka tā tehnoloģija ir kaut kas ļoti ievērojams. Un reku šeit ir, kāpēc tas vispār tā ir radies, ir tad pašbraucošās mašīnas. Reku tur 75. gadā MIT Amerikā ieeja iekšā telpā un tā pašbraucošā mašīna uzbrauc virsū. Tāpēc, ka viņi kāds ir saprogrammējis. Tagad, piemēram, mūsdienās Teslas Full Self-Driving Car
neskatoties uz nekādām kritikām, tas jau tagad tiek izmantots produkcijā. Vienīgais šķērslis ir likums. Ja tev, piemēram, lai vadētu smagās mašīnas starp pilsētām, no nekāda iemesla viņi neizmanto pašlaik. Un es balstās uz dziļo mašīnu mācīšanos. Un, attiecīgi, šeit ir interesants stāsts. Te bija tikai sastāstīja, ka tūlīt būs, nekas nebija. Sastāstīja, tūlīt būs, nekas nebija. Ja tajos laikos, tajās ziemās, tika pielietotas tās vecās metodas. Savukārt 90. gada sākumā Džefrijs Hintons izgudroja atpakaļ izplatīšanās algoritmu. Viņš ir pamatlicējs tēvs dziļai mašīnu mācīšanai, tad tas ir Jānis Lakūns, un vēl citi izgudroja tās metodas. Oho, kas tad tas? Brīnumiņi. Jā, tad tās metodas izdomāja tad, viņas nestrādāja tad. Bet tas, kas notika pēdējos gados, bija tās dati un Nvidia. Nvidia ir videokāršu spēles ražotājs, tā kā datorspēlēm. Kas notika? Viņi sāka datorspēlēm, un tagad viņi ir vasarā bija sastāv $1 triljonu kompānija, tik dētīga kā Apple. Neviena video kompānija, vēl kāds kompānija nevar vairāk tur ieiet tajā tirgu. Viņi dominē, viņi ir uztaisījuši 10 gadus to risinājumu. Un, attiecīgi, tagad ir eksplozija ar to visiem risinājumiem. Vienīgais, ko es varu teikt šeit ir, kāpēc ir tas, tā kā teiksim, par daudz mākslīgais intelekts, ir, ka visi startup uzņēmumi saka, mēs visu lietosim, arī tur, kur nevajag lietot. Ja es varu atrisināt problēmu bez mākslīgā intelekta, man to nevajag. Ja man vajag, ja ir tikai cilvēks to var atrisināt, tad mākslīgais intelekts arī var atrisināt. Tagad tas ir būtībā tikai tur, kur likumiem, tur nevajag mākslīgo intelektu. Un tad rekur ielacam ātri jau tajā virpulī viesulī, ko izdarīja Microsoft. Microsoft ieinvestēja $11 miljardus, kas ir neaptverama summa, lai to tehnoloģiju, ko jau 4 gadus izmantoja visas lielās korporācijas, novest līdz cilvēkiem pa €20 mēnesī. Un tas šeit ir, cik mēnešus vajadzēja, lai sasniegtu 100 miljonu lietotāju katram no šiem produktiem. Un šis 2 mēnešus vajadzēja aizpagājušā gada novembrī, lai sasniegtu to ChatGPT, to lielo valodas modeli, lai visi pasauli sāk lietot. Un tas ir tie 11 miljardi, ko viņi ielika. Un rekord šeit ir, ko es rādīju valsts ģimnāzija konferencē, tad lietuviešu skolēni saka, 94% izmanto, lai veiktu visus savus mājasdarbus ar ChatGPT. Un konferencēs mēs jau to risinājām. Ir nevis tas, ka tagad mēs projektu balstītu izglītību, taisīsim kaut ko tam līdzīgu, jo tas viss būs pēdējā vakarā uzģenerēts un tā tālāk. Bet tev īstenībā, ja tu gribi nākotnē startēt lieliski, tev ir jāspēj darīt visu, ko ChatGPT dara, un labāk tajā konkrētajā jomā, kur tu startē. Nevajag varbūt visās jomās, bet tu esi, piemēram, rakstnieks, tev jāspēj rakstīt labāk nekā ChatGPT dara, jo pretējā gadījumā tu tikai tajā līmenī startēs. Un tas līmenis tagad laktiņi ir pacelti, līdz redzēsiet. Un laktiņi ir pacelti šādi. Reku šeit ir viens iemesls, kāpēc vēl, piemēram, Latvijā tur nav kaut kāds baigais pārsteigums, bet, tas tur briest. Tad maksas versija bez bezmaksas versija. Visos rādītājos šie ir eksāmeni. Tur fizikā, ķīmijā, ekonomikā, vēsturē 2 reizes labāk rezultāti. Mums visur produkcijā arī. Tad aizmirstiet par mākslīgo intelektu bez maksas. Viņš ir tāds rīks, kas tev palielina tavu produktivitāti ievērojami, bet tev jārēķinās, ka tas viss maksā kaut ko. Un studenti tagad ko dara, kas ir beidzot attapušies. Es latviešu valodā man tas bezmaksas tur netaisa kā vajag. Samatās 5 kopā, nopērk licenci un visu, un viņi tur vienkārši var mājasdarbus vairs vispār nepildīt. Nemaz. Es pēc brīžu parādīju, kā to var iziet. Un, attiecīgi, ideja tā, ka to būtībā jāmaina tā sistēma, kā izglītība notiek. To līdzīgi kā Somijā kādu laiku apkārt bija, kad visi klasē uz vietas pilda savus mājasdarbus. Vidusskolā mājasdarbu ir aizgājis etaps. Un tas, kā tas strādā, tie valodas modeļi ir, viņi ģenerē nākamo ticamāko vārdu, piemēram, daudz laimes, daudz dzimšanas dienu, tu esi lieliski valodas modeļi. Un, attiecīgi, to pašu dara arī tas, un šie modeļi strādā arī lieliski latviešu valodā GPT-4. Viņi strādā uz uzmanību, viņi pievērš uzmanību, ja tu viņam iedod pēc iespējas vairāk satura, viņi kvalitatīvāk rezultāti iedos. Un šeit arī viņi pievērš uzmanību uz iepriekšējiem vārdiem. Man nav laika šajā prezentācijā ļoti detalizēti to izstāstīt, mazliet pārliekšu pāri, bet šeit varbūt tāds ilustratīvs piemērs. Mēs jautājums Latvijas vēsturē eksāmenā apraksta agrāro reformu, tās sekas un tā tālāk. Tas, ko dara vidējais, pieņemsim, kaut kāds skolēns, viņš paņem rāmuru un sāk dzīt skrūvi. Tad būtībā ChatGPT un tie lielie valodas modeļi vispār nekādā veidā nav orākli. Viņi nav piemēroti tam, lai rakstītu unikālu saturu. Viņi ir fantastiski, lai rakstītu unikālu saturu, kas ir interesanti, ja tu viņu pareizi izmanto.
Un tas notiek šitā. Tad es viņam paprasu šito jautājumu. Viņš man uzgenerēja augšā lielu glāķu ūdens un iedod vienu skaitli. Tas, kā to pareizi dara, ir paņem aizēju uz mākslīgā intelekta meklētājiem, chat Bing vai atpalikt šo Google, piemēram, un tu paņem ārā, kur šeit to saturu, piemēram, kur skaitļi, cik astotajā, cik mūžas bija un tā tālāk. Ieliec iekšā vaicājumā, šāds izskatās vaicājums, kā vajadzētu rakstīt ChatGPT. Tu vispār vaicājumu inženierija nav par to, kā uzrakstīt jautājumu, nemaz. Viņi ir par to, kā iebarot pēc iespējas vairāk datus limitētā apjomā. Un tad es šeit visu šo salieku un skatieties, viņš paņem visur sakopē precīzi tos talonus ar tiem skaitļiem, kā bija. Tas nav orākls, tas ir valodas formatētājs. Viņš spēj izdarīt visādas, pieņemsim, retrāzēt, viņš var saīsināt, pagarināt, viņš var tūkot, viņš var visu ko darīt. Bet tātad tas ir tas ieskats. Tad reiku šeit vēl viens skaidrs, ko arī daudz, nezinu, tikai 5% pasaules lietotāji vēl joprojām zina par Perplexity, Chatu, OpenChat, Bing un pārējiem, kas ir nākamā era meklētājiem. Būtībā Google zaudēja savu satiksmi ievērojami. Jūs zināt, Google kā lietot, tad Google būtībā es prognozēju, teiksim, tur laika groziņā 5 gadi un vairs nebūs tirgus līderis. Attiecīgi, šeit ir rīki, kur es arī pēdējos 6 mēnešus neesmu lietojis Google, atkal par maksu viss, protams, un attiecīgi tu vari vienkārši ierakstīt, un tev uzreiz momentālīgi atbildes nekad nekur neklišķina. Viss par maksu atgādina vēlreiz 20 eiro mēnesī, katrs rīks apmēram. Tad rekur, tas, kas notiek īstenībā, ir īsumā, pasaule paliek dārgāka un ātrāka. Tā kā nav tā, ka viss pa brīvu un ātrāk notiek. Visam apakšā vienkārši ir vairāk jāmaksā un to ātrāk izdarīt. Un tad rekur izaicinājumi. Pieņemsim, akadēmiskajā vidē ļoti daudz izaicinājumu. Viena lieta, ko nevajag cerēt, plaģiātisms. Plaģiātisms, tas ir aizgājis process. Tas vienu laiku bija investorus mēģināja apkrāpt ar to, ka var taisīt plaģiāta sistēmas, bet reāli, tu, ja kādam interesē, to nevar noteikt. Tu var generēt tekstus un tev neviens nenoteiks, tas ir plaģiāts. Tad vēl viena lieta, kas arī ļoti ieskās šīdienas tēmā, ChatGPT un tāda valodas modeļa 100% nedrīkst jautāt nekādus padomus, kas ir filozofiski, kaut kādi politiski, teoloģiski, jo būtībā tās visas datu kopas, tie visi tie modeļi, kas ir sataisīti, viņi nereprezentē visu internetu. Tas ir vislielākais mīts saistībā ar to, ka ChatGPT izlasīs visu internetu. Viņš nav izlasījis līdz 21. Tagad ir pēdējā update visu, kur viņš ir paņēmis līdz pagājušā gada kaut kādam datumam. Bet tas neko nemaina, jo tas nav viss internets, tas ir kokteilis. Ja es paņemtu visu internetu tekstus un pamēģinātu apmācīt ChatGPT, man tas paņemtu uz jaudīgākiem superdatoriem 10 gadus. Tāpēc tev ir tā kā uzņēmums OpenAI, ir paņemts 10% no Reddit, no Wikipēdijas, no Facebooka, sakomplējis čik, un tad rezultāts ir šitāds, ka tur ir tāds kreisi noskaņots komunists. Tātad ideja pēc būtības nedrīkst tādiem uzticēties tādā ziņā, bet viņus var izmantot kā valodas formatētājs. Tad vēl viena, tas, ko minēja par to lietu, ka viņš tagad mācīsies intelekts izlauzīsies ārā un tūlīt visus kontrolēs, tas īstenībā tāda eksperimenta eksistē. Eksperimenti, kā simulēt apziņu, cilvēku apziņu. Iedomājies, ja tev tas valodas modelis, tu viņam jebko paprasi, viņš tev visu laiku atbild. Kāpēc gan neuztaisīt tā, ka tu viņam liec nopelni no 5000 eiro 3 stundās izmantojot datoru un vienkārši pats izdomā kā. Un kā tu to dari? Viņš pēc uzraksta savu plānu un tad baro sev atpakaļ. Viņš vienkārši visu laiku tā kā galvā dialogs iztēlojoties, un tas to var realizēt, tas viss strādā. Vienīgais problēma ir tā, ka tas mākslīgais intelekts sāk vienā brīdī iet par īņķi. Viņš vienkārši aizmirst to, kas bija iepriekš, viņš sāk darīt lietas vēlreiz. Un vienīgais limits, kāpēc tas tā ir tagad, ir tāpēc, ka tiem videokartēm ir atmiņas ierobežojums. Tajā brīdī, kad mēs būsim pēc 10 gadiem ar lielākām videokartēm vai pēc 5 gadiem, tad mēs reāli varēsim uztaisīt tādu apziņas simulāciju, kur būtībā es ticu, ka cilvēks nesaprot, kā tā matemātika darbojās, viņi domās, ka vajag piešķirt tiesības tādam būtnei, kas ir briesmīgi vienkārši reāli, jo es īsti tam nepiekrītu, jo es zinu, kā tā matemātika strādā. Bet mēs neesam tālu no tā un reiķinieties, ka jūsu dzīves laikā visticamāk būs tādi modeļi, kurus nevarēs atšķirt, vai viņiem ir apziņa vai nav apziņa. Viņiem varēs pateikt, izdari man to, viņš meklēs internetā, izmantos visādi, viņam iedos rokas, kājas, viņš staigās apkārt. Lai tas arī, mēs runājam vienu
šito te attīstības psiholoģiju doktoru stradiņos, kad arī tagad jau sāk parādīties, ziniet, bērniem iedod vienkārši telefonu, viņš skatās telefonu, maziņš bērns un vispār nerēģē pasauli. Iedomājies, kas notiek, ja tev ir kaut kāda robotu lēle, kas viņam stāsts un vienkārši pilnībā viņš domā, ka viņš ir dzīves būtībā. Tas reāli mēs neesam tālu no tā. Tad vēl viens no tiem dažiem riskiem - spēms. Mēs neesam, atcerieties, mēs esam tā kā galaktikas nobali. Mums neuzbruk primāri viss tas, ko viņš izmanto mākslīgo intelektu. Mums arī uzbruk, man arī pašam beigās varbūt pastāstīšu, kā man no Baltkrievijas latvieši zvanīja nesen. Bet attiecīgi spēms Amerikā mūsu kolēģiem vienkārši katru dienu 200-500 ticams spēmu vēstules ģenerē ChatGPT un vienkārši mēģina izspiest naudu visu laiku, kaut kādos veidos atrast, vai ir kā tavu kaut kāds kontakts naudu dabūt. Nekāda spēmu filtri nestrādās un nestrādā. Vienīgais risinājums, kas ir tuvākajā nākotnē, ir, ka tas e-pasts paliks par maksu. Tikai es jums teicu, viss paliks dārgi, ļoti dārgi un ļoti ātri. Tā kā būtībā, ja es tev sūtu e-pastu un tu neesi manos kontaktos, man ir jāmaksā tev nauda, lai tu atvergi man to e-pastu. Tas ir vienīgais veids, kā to apturēt. Tas pats ir sociālajiem medijiem. Šeit ir riktīgi fantastisks tāda lieta, ko es gribu, lai cilvēki uztver, ir tātad cenzēšana satura. Mākslīgais intelekts ir, man liekas, tā kā viens no draudz un palīgs masu cenzēšanai. Kur šis te cilvēks, Jānis Lekuns, ir tas pats, ko es teicu, kas 90. gadu sākumā izgudroja lielāko daļu no tajiem modeļiem. Viņš tagad pēdējos kaut kāds 5 gadus kopā strādā ar šito cilvēku, vai varbūt jūs zināt Zuckerbergu. Un primāri viņam ir divas tās lietas, kur viens ir reklāmas, un mēs tur pieskarsimies pēc sekundes, un otrs ir cenzēšana. Cenzēšana nozīmē to, ka tev burtiski var, un tā bija, to varēja parādīt arī visi šitie Twitter, tur visus tos trakos, ko atlaida, kas būtībā tu ieliec vienu moderātoru, saka, tu esi atbildīgs, lai mums nebūtu slikts saturs. Katrs cilvēks ir savu tur uzskati, ja? Es tagad paņēmu pēc saviem uzskatiem, pasaku, ka man nepatīk, kā šitie raksta čiks, un tas notiek tajā brīdī, ka es pasaku, ka man nepatīk, kā šitais raksta, vai kā tas izskatās. Mākslīgais intelekts atrod automātiski 10 miljonus visus citus ierakstus, kuros tas viss līdz citādākā veidā uzrakstīts un visur bloķē momentāli. Tev būtībā ir tāda mašīna, kāda nevar izstāvot, tad viņi var pagriezt līdz tādam līmenim, kad es ceru, ka tas tā nenotiek, bet tu vari pagriezt. Ir tā, ka ja man nepatīk šis saturs, rādām nevis viņu cenzējam, bet rādām visiem tiem, kam arī nepatīk tas saturs, un viņi rakstīs tev apakšā, tu esi vienīgais, kas tā domā, kā tu tā varēji, un ja tu rādi saturu, ko viņi grib, lai tā domā, tad rādīsim tos, ka tiem, tu beidzot saprati apakšā. Iedomājies, kas tā ir par programmēšanas mašīnu. Tagad sociālajā mediji ir vispār lieta, ko es, piemēram, saviem bērniem nekādā gadījumā nelaidīšu viņus priekšā. Es zinu, jūs paskatieties, tas nav nekāds joks, jūs paskatieties, jebkuru no sociālo mediju platformu īpašniekiem, vai vispār, kas tur ir iesaistīti valdēs un tā tālāk, viņi paši publiski saka, viņi nevieniem radiniekiem, bērniem, nevienam nedod tās platformas lietot. Un pēc tam TikToks ir vispār cits stāsts, kur TikToks Ķīnā ir viens TikToks un visur citur ir cits TikToks, un Amerikā tiek aizliegts TikToks daudzās vietās. Tā kā tas ir mākslīgais intelekts, ir ievērojams spēcīgs rīks propagandā. Tad mākslīgā intelekta regulējums, tas tagad nāk ārā vēl viens briesmīgs brīnums, kur būtībā es arī esmu runājis ar tiem, kas to izstrādā. Tad sagaidiet to, ka tuvākajās mēnešos, jo tas jau no februāra stājas spēkā it kā tūlīt parādīsies gan izvēl visiem websaitiem apakšā ne tikai GDPR, bet būs šīs servisi izmanto bīstamus datus, tur biometriskie dati, jūs vai tur pieņemsim izmantos datus, kas nav paredzēti tam un tam, un visur būs apakšā ģenerēts saturs ar mākslīgo intelektu un tā tālāk. Bet kas ir ar šo, kāpēc to pieminu, tas ir tā kā pārāk aizspiest uz otru pusi, jo, pieņemsim, neviens, jūs esat kāds no jums patsošajiem, kādreiz jums pateicis, piemēram, GDPR, jūs zvans tiks ierakstīts, lai uzlabotu kvalitāti, pateicis, es negribu, lai man ieraksta man zvanu. Esmu bijis milzu konferencē Rīgakon, kur bija 1000 cilvēku, neviens nepacēla roku. Vienkārši to neviens nedara, tas vienkārši izdomāts problēmas. Un būtībā šeit ir pa pilnam izdomāts problēmas tajos AI regulējumos,
Un tas vienkārši, ko tas dara, tas aizdzen prom no Eiropas tos uzņēmumus, kas varētu kaut ko šeit darīt un aizved uz Ameriku. Tas īstenībā ir izdevīgi Amerikai. Es nebrīnītos, ka kāds lobē no Amerikas šādu veidu regulējums. Tad rekur ir tie paši deepfake un Face ID, un tie, tas cits cilvēks, viņam vienkārši nomaina seju vai balsi nomaina, vai kā jūs dzirdējāt arī ziņās, vai ne tur televīzijā Latvijā un tā tālāk. Un tas ir tā lieta, ko jums jāsaprot. Un arī man patika, bija viens Twitterī redzēja viens cilvēks, kur viens ierastīja šitā sliktie krāpnieki. Es šodien zvanīju savai mammai, prasīju, lai paskaidri naudu, viņi man nepārskaitīja, teica, ko es krāpnieks. Bet tā viss tāds malacis mamma, ka viņa tā uzreiz neuzticās, ka pārbauda. Bet jo mēs esam tādā laikā, vienīgais mierinājums tas, ka mēs neesam tas mērķa tirgus. Viņiem te nav interesi liela, jo mums jau nav tik daudz naudas šeit. Tad ir akcentu noņemšana. Iedomājies, tev zvana perfektā latviešu valodā vai nevis tur kaut kāds indiešu akcents, kaut kāds anglis vai kas. Tas ir tas, kas jāņem vērā. Tad ir tas, kurš pieminēja par to jānoliek no Facebookā. Tas, kad cilvēki domā, ka viņus noklausās un tā tālāk, tā mākslīgā intelektā vislielāko peļņu tieši rada reklāma. Tur ir, ja mēs tagad sadalām, cik strādā prāti pie mākslīgā intelekta problēmām, tad es teiktu, lielāk, vismaz 50% strādā tikai, lai tev prognozētu, ko tu gribēsi pirkt. Un es tev pastāstīju, kā tas strādā. Man nevis viņš klausās, jo tur ir tā vairāk tā kā konspirācija teorija, bet reālā dzīvē, kā tas strādā, ir. Man pašam bija piemērs nesen, es biju nopirkt šeit Ventspilī tos airbalēnu, tos sensoriņas gaisa. Un es, kas tos mēra, piemēram, CO2, un tagad man atnāk cilvēks, atbrauc no Rīgas, es viņu nekad neesmu tur par viņu runājis, es viņam tur stāstu visu par to rādu, to sensoriņu, ja, un pēc tam viņam nākamajā dienā sāk visu laiku nākt reklāmas par to, un es domāju, viņš klausījās, un tā tālāk. Īstenībā, kas notiek, ir, tur aizmugurē visas maksājuma platformas, visas bankas ir saslēgtas ar to pašu sistēmu, kas aizmugurē ir. Vienalga visiem GDPR, ja jūs reāli saprast, kā tas fonā strādā, tad GDPR tas ir tikai priekš tiem, kas grib tēlot masku. Un attiecīgi, tev pēc būtības ir situācija tāda, ka viņš redz, ka es biju nopircis to sensoru pirms nedēļas, viņš redz manā rūterī, manam internetu providerim, kad esmu atvēris ātram cilvēkam to sensoru šeit, viņš redz, ka tajā rūterī ir viņa telefons, viņš redz, ka tās divas IP adreses, visu viņš uzreiz viņam sāk piedāvāt viņu. Tas nav par to, ka viņi klausās, bet viņi visus datus redz. Un tādā ziņā tur var aizmirst, ka kāda valdība tevi sargās vai ko. Bet tas reāli notiek. Tad arī vēl tāds interesants virziens arī par tiem riskiem ir tavu saturu. Ja tu esi satura radītājs, loģiski, ka visu mākslīgā intelekta risinājumu lieto, izņemot vienu lietu, kur viņš nelieto, kas ir ritīgi muļķīgi domāt, kad es baidos likt iekšā saturu ChatGPT, jo viņš mācīsies no manas satura. Tas viņiem nav vajadzīgs vispār. Viņiem ir tik daudz teksta, ka viņi nevar apmācīt no visu teksta. Bet, kad kvalitatīvi saturu, piemēram, tur kvalitatīvi attēli, vēl kaut kas, tas tiek izmantots arī bez tavas atļaujas, un kas ir tuvākajā laikā notiks, ir tas, kad līdzīgi kā audio, kad radio skan tavu dziesmu, tad tev, piemēram, ja tev modelis izmanto tavus attēlus, lai piemēram, tu esi mākslinieks un ģenerē saturu, tu visu laiku iekritīs naudiņu, kad viņš izmanto. Tad tāds regulējums agrāk vai vēlāk būs, kad mākslīgā intelekta risinājumi, līdzīgi kā radio mūzikā skan, viņam nāks apakaļ copyrights. Tad es arī par to radio piemēru, ja mēs paprasīgām cilvēkiem par 100 gadiem, viņi smietos, viņi domā, kā tad skatu radio un par to dabūs naudu. Līdzīgi tagad šeit ir tas pats piemērs. Un nevajadzētu īsti paidīties citreiz to tieši pašam tur izmantot tos rīkus, bet saprast to, ka, ja tas ir kvalitatīvs saturs, tas tā profesionālais saturs, tad var mēģināt cīnīties par to, lai tā copyright lieta sāk ātrāk notikt, bet viņi notiks. Tad ir vēl visādi, man te nav vairs daudz, bet ir vēl tādi visādi šitādi piemēri, ka mākslīgais intelekts nav vienmēr pilnīgi drošs. Piemēram, šeit ir attēls ar pandu, mēs pieliekam mazliet troksni, ko cilvēks neredz, un viņš domā, ka tas ir kaut kāds cits dzīvnieks. Vai, piemēram, šeit pie stopzīmes, tas jau tagad sen vairs nav aktuāli, bet vispār tāds risks pastāv, pielīmē kaut kādas līmlentes, un pēkšņi viņš domā, ka tā nav stopzīme, bet 80 km/h, piemēram. Jo mākslīgais intelekts nedomā kā cilvēks, kā es jau pašā sākumā teicu, tas ir matemātisks vienādojums. Un tad vēl nobeigumā nevajag nemaz tik tālu skatīties jo es zinu, ka mūs varbūt skatās kādi, kas nav tur super advancēti tehnoloģiski, kā man tur teica, tā Anta Bauskā vai kā.
tad būtībā nevajag vienmēr domāt, ka tie riski ir kaut kur ļoti tālu mākslīgo intelektu. Mēs jums pastāstīju to piemēru, kur man Baltkrievu latviešu zvanu centrs zvanīja, kur pēc tam uzvanīja policijā, saprata, ka tāds eksistē, kur reāli latvieši pariņš ir aizbraukuši Baltkrievijā, uztaisījuši zvanu centru un visu dienu 10 000 zvanu visiem cilvēkiem un saka, ka kāds ir paņēmis, kāds ir ar tavas pases kopiju kādā bankā mēģinājis paņemt kredītu, un viņam tas nav izdevies, un tad ir apmēram tur izmeklētāji un visādi tur savienot telefonus, tur ļoti labi atstrādāts visādi psiholoģiskas metodas, kā mēģināt lēnām novest līdz tam, lai tu pašās beigās nevis viņam naudu pārskaiti, bet uzinstalē viņa aplikāciju. Ja tu uzinstalē viņa aplikāciju, viss tad tavs telefons ir viņa kontrolē pilnībā. Tā kā, ja jums zvana, ja kādi, pat nekādi tur mākslīgi intelekti, vienkārši saprast, saprotiet, ka tur pa primitīvos veidos arī cilvēki mēģina vienkārši nokraut naudu. Jā, man tad ir kaut kāda vēl tāda slaidiņa par to, kā darba profesijas varētu mainīties tuvākajā laikā, un kuri tie riski tur, bet tas atkarīgs no jums, vai jūs gribat uzmest tāds tiem slaidiem. Labi, var parādīt. Šeit ir viena no Goldman Sachs milzīgs pētījums līdz 2030. gadam. 9% prognozēja, ka darba vietas tiks ievērojami ietekmētas mākslīgo intelektu, kas ir ļoti milzīgs skaits iedzīvotāji, 300 miljoni. Īstenībā tas ir vēl tāds ļoti vājš tāda prognoze. Un šeit ir daži piemēri par darba vietām, kuras visvairāk automatizēta. Tas bija pirms ChatGPT, un es tikai gribu ilustrēt to, cik smieklīgi ir tas, ka šīs te visādas atskaites, tas ir apmēram tā. Es gan izvai varētu teikt, ka kāds saka, šo jau mākslīgais intelekts nekad nedarīs, tad es ļoti baidītos, ļoti skeptisks būtu par to, jo, pieņemsim, šeit bija pirms ChatGPT, 1 gadu pirms ChatGPT. Noteikti nevarēs aizstāt, least likely, mākslinieku, mūziķi, terapeitu, advokātu, ārstu, visu kaut ko tādu. Un tad ļoti varēs aizstāt, visticamāk, jau tur kasierus, autovadītājus, tūks, tā tālāk. Pēc ChatGPT visu uz otru pusi. Otrajā vietā Jūra Lopos, kas bija tur legal, jeb tie juristi. To, ko teica, ka nevarēs aizstāt, uzreiz var aizstāt. Un tad, protams, arī visus tos mākslinieks, kas raksta tekstu, mākslinieks, kas zīmē. Man pašam ir uzņēmumi, kur atlaida dizainerus, jo viņi vienkārši, viņiem nevajag augstas kvalitātes dizainu. Viņi vienkārši uzģenerē to savu attēlu, iezīmē, pieņemsim, tos apgabals, kas viņam nepatīk, uzģenerē citādāk. Viņš to visu var izdarīt pats, viņam nevajag dizaineru vairāk. Viņi paņem stoku bildi, nomaina seju, nomaina to, kas tur ir uz galda, viss gatavs. Viņi pat man ir bijis pat situācija, kur es tur ar ciem uzņēmējiem tur profesionāli uztaisīt logotipu, Džeks tur atsūta, man šitie pašģenerētie labāk patīk. Tātad, te reāli nav īsti kaut kas tāds, ko nevarētu automatizēt īstenībā. Tas, kas ir mainās vispār. Viss paliek dārgi, viss paliek ātri, paliek lielāk tā tur cīņa. Un tad ir, kas riskam tiek aizstāti, tad tur ir manuāli atkārtot darbi, analītiskie darbi arī, kas ko visi domāja, ka nevarēs aizstāt tieši tie, kas ir tie augsti apmaksātie. Jo īstenībā tie manuāli un zemi apmaksātie darbi, tie nav interesanti uzņēmumiem aizstāt. Un kā man aizstāt kaut kādu darbu, ko mēs varam jau tāpat darbiniekam maz maksāt? Viņi grib aizstāt tieši tos darbus, kas ir visvairāk pelnošie. Un tad ir radošie darbi arī, protams. Piemēram, ja kāds nezināja, tad mūzika arī ievērojami daudz jau ģenerē ar mākslīgo intelektu. Un ievērojami iespaidoti. Te ir laikam bija interesanti, ka vēl joprojām domā, ka mediķiem, bet es teiktu, ka pēc pāris gadiem gan jau, kad cilvēki gribēs iet pie mediķi, kas izmanto šādas rīks, nevis pie mediķi, kurš neizmanto, kurš, piemēram, nevar ātri atrast visas slimības un visu tā tālāk. Kas te vēl ir amati, kas ievērojami iespaidoti, ēdiens, braukšana, pārdošana, kā mainās tirgus, manufacturing help. Jā, vispār tā vēl ir tāds interesants virziens, saucās sudraba ekonomika.
kas mums varbūt nav tik aktuāli, bet rietumos ļoti, jo sabiedrība noveco rietumos, un viņiem tā sabiedrības daļa ir ļoti bagāta rietumos, varbūt atšķirībā kā pie mums. Attiecīgi viņiem arī tad mēģina radīt visādas risinājumus gan veselības jomā, gan burtiski arī tajos pašos pansionātos ir speciāli izstrādāti tādi asistenti, kas palīdz viņiem uzturēt, lai viņiem mentālā kapacitāte, lai viņi tur stāsta savas atmiņas, un tas diezgan no vienas puses briesmīgi, ka pamest cilvēku tādā veidā, bet, attiecīgi tas viss ir nāk iekšā. Jā, tā kā, ja kaut kas no šī palika prātā, priecājos, un tā vienā īsā stāstījumā nevar visu iekļaut. Paldies, Evaldam. Jā, es domāju, ka šī tēma ir tiešām tāda, ko var daudz un dikti runāt un atbildēt visus jautājumus. Tas viss prasīs laiku. Es varbūt šeit bija komentāri par to, kā ir saskārušies, un bija vairāk komentāri par to, ka skolās jau skolēni nodod darbus, kas ir radīti ar mākslīgo intelektu. Varbūt jūs abi divi arī esat izglītības iestāžu darbinieki augstskolās un ģimenes arī ar bērniem strādā. Kāda ir jūsu pieredze? Vai iesniedz studenti arī darbus ar mākslīgo intelektu un kā varētu kaut kādi veidi, kā var atpazīt, ka tie ir veidoti ar mākslīgo intelektu? Es gribēju par to radošo daļu. Mums bija tāds strīds, piemēram, mums bija doktorantūrā tāds strīds par mākslīgā intelektu, ka ja viņš uzraksta, piemēram, kas ir ainis, ja viņš skaisti uzraksta, kas ir ainis, tad viņš atsaucas nedod un tā. Bet viņš to labi izdara. Un ja tu savā darbā neraksti un neradi jaunu informāciju par aini, tur ir kaut kāds nopietns jautājums, kāpēc tev uzrakstīt to daļu par aini kaut kādā švakākā līmenī. Mēs vienojāmies no tā, ka viņi var izmantot tās rakstīšanas sākumā. Ja tu nevari pierādīt, ka viņi neizmantos. Protams, ka nevar pierādīt. Bet tev literātiem, ja es saprotu, tas uz humanitārām zinātnēm ir vēl pāris gada handikaps, jo tad, kā es minēju, ar tiem ierobežojumiem garumā, valodas modeļiem garums ir ierobežojums, tad attiecīgi, ja pat tu viņu ģenerē pa daļām un līmēji kopā, tad profesionāls humanitārais cilvēks var lasot cauri, saprast, ka tur kaut kas atkārtojās, neiet visi tā stāsta līnija viena labā veidā. Tad, principā, tā doma ir, ka rakstīt oriģinālas lietas nebūs jāiegūt. Nē, tas ir līdzīgi. Pagad, tā kā, ja pavisam tālākā nākotnē, tad tas ir tāpat kā tā, senākā laikos bija tie, kas tev zīmē portretus ar roku, un tad tu vari tagad jebkurš nofotografēt, un vienalga ir portretu roku zīmētāji, un es domāju, ja tu spēj uzrakstīt labāk GPT un tādiem cilvēkiem vajadzētu būt nākotnē, tad viņiem būs darbs un viņiem būs tas viss arī pieejams. Jā, bet izņemot ar problēmu, ja tu vari uzrakstīt labāk par GPT. Jā, tad tieši tas, ko GPT pašlaik piedāvā, ir ritīgi jātrenē. Ja mēs vienojāmies par to, ka pagaidām vismaz, kamēr tur nav pilnīgi šausmas, ka viņš vienkārši pasaka savu doktoru darbu tēmu, ievad visu, ko tu tur esi līdz šim sarakstījis, viņš to viņu pabeidz uzrakstu un tā. Mēs vienojāmies, ka ja tu ģenerē jaunu informāciju, tad ok, tu vari viņam pievienot savu jauno informāciju savādāk, teorētiski varētu. Un te par to plaģiātisku neiespējamību. Labi, tur bija viegli. Tur Čāls vienkārši nemācīja angliski tik labi. Nē, tas ir taisnība, ka, piemēram, tā uz īsu brīdi, ja mēs salīdzinām esošos darbus pēdējos 10 gadus un jaunos ģenerētos, tad tās divas grupas salīdzinot var redzēt, ka viņas ir atšķirīgas un tu pateici, šie ir ģenerēti, bet paies pāris gadi un vairs to nevarēs izdarīt. Jebkurā gadījumā tas manā uzskatā ir, kā mēs redzam arī savi doktoranti un jebkādi vispār studenti, izmanto valodas modeļus pa pilnam, pēc sevišķi GPT-4 maksas versija, tā bezmaksas versija ir bezjēdzīga, un attiecīgi darbi eksaktējā zinātnēs viņš nemāk izteikties, viņš var ģenerēt, bet, protams, katru reizi, kad viņš to dara, no malas kādam vadītājiem jāapzinās, ka, ja viņam to liek darīt, tad viņš neiemācās to darīt pats, un viņš paliek tajā līmenī, ko piedāvā GPT. Bet varbūt tas nav vajadzīgs viņiem apgūt, kā to izdarīt labāk, bet tu labāks nebūs. Tas ir viens, ka kaut kāda eksistencionāla lieta, mēs nebūsim ChatGPT visos līmeņos. Viņš konkrētajā jomā tu var būt labāks. Bet tas ir iespējams. Nē, ir. Es tev saku, tas apjoms ar datiem un resursiem, varbūt mēs runājam tur tādā vēl tālāk, ka nākotnē kaut kāds kvanta datori un vēl lielāki atmiņas resursi,
tad varbūt viņš varētu kādreiz iemācīties visu pasaules informāciju, bet līdz tam tiešām vēl ir labs laiks, un es domāju, ka mūsu dzīves laikā katrs var kļūt labāks par to. Nu, cīnīšanās šādā jomā būtu labākam par negluži ChatGPT konkrēto modeli. Viņam tev ir jābūt labākam par to, jā. Tur ir vēl filozofiski jautājumi par mākslu. Es arī tā skaitā, kad es ieraugu internetā AI ģenerētās lietas, saturu un to, tur būtisks koncepts trūks, ka cilvēks viņu radīs. Tā, labi, mums šeit es redzēju zālē arī jautājumu. Jā, es tikai tādu precizējuši par šo tēmu, vai es pareizi saprotu, ja, teiksim, students iesniedz darbu, kas ir 1:1, tas, nezinu, tas pats ChatGPT radīts, jā. Man nav iespēja pārbaudīt, jā. Nav iespēja. Jā. Tāpēc arī es tajā valsts ģimnāzija konferencē bija vienoši, tas konsensus, ka vispār kaut kādi darbi vai iesniegšana, viss kaut kas, viss pāriet klātienē uz vietas, visi tie arī gala darbi, kaut kāda attālinātās mācības, digitālajie eksāmeni, viss tas nav uzticams vairāk. Pēc būtības arī visādi certifikāti, Coursera un tā tālāk arī vairs nav uzticami. Tā ir vienkārši realitāte. Ko FTU dara, varbūt viņi netik ļoti uz papīru spiež, lai gan es personiski spiežu, ka viņi spiež uz prezentāciju. Tajā brīdī, kad tu esi iesniedzis kaut kādu maģistru izcilo darbu, tev ir prezentācija, profesors paskatās, ka šo te paskaidro man, un ja tu nevari paskaidrot, tad visticamāk es uzģenerēju. Man tieši tāda pieredze, jo man bija viens kurs jāvada augstskolā, un tur bija ļoti skaisti pa tēmu, ko es niansēs zinu, jā, un vēl tā pārsauc tādā frāzē, un tas arī prasīja precizēt, un es arī saprotu, jā, kā kaut ko attālināt, un Bet tur arī ir jābūt stipram mugurkaulam un tiešām ir jāiestājās par to, ka, ja tu tiešām vari atpazīt, ka tas ir ģenerēts, tad mēs nepieņemam tādu darbu, nevis mēģinām, pieveram acis un tad tikai nākamie arī turpina tāpat darīt. Tur ir kaut kādos noteikumus, tas jau jāliek iekšā, jā. Un otrs variants, otra reize, kad es atpazinu, jā, tur bija, pielabot tā saucamā letter of preference, jā, ko arī man atsūtīja pārskatīt, jā, vai un tad man liekas, ka pēkšņi tas cilvēks, kuru valodu tomēr es zinu, bet atkal tas ir balstīts to, ka es zinu, viņš ir tik daļrunīgi sācis izteikties ar saviem vārdiem, ko es pirmo reizi, ļoti skaists tas teksts bija, jā, bet es teicu, ka nē, es nekad dzīvē, ja kāds satikt mani, jā, un prasīt, vai es pastāstu par šo cilvēku, es tā neizteiktos. Tā, pēdējais jautājums par latviešu valodu. Mēs arī bieži ir, ka atsaucās, ka tas mākslīgais intelekts jau latviešu valodu vēl nemāk tik labi, bet tu minēji, ka Maksas versijā jau. Maksas versijā GPT-4 tas līmenis ir ārkārtīgi augsts latviešu valodā, un tu vari ielikt, tur bija tas diktēts kaut kāds Vislatvijas vai ko, tu vari ielikt, viņš salabos visas komatkļūdas, visas stilkļūdas, visu. Vienīgais iemesls tas, ka cilvēki vēl joprojām nav sapratuši, ka tās videokārtas, tās miljardu kompānijas, tas viss ir pa maksu. Vienkārši aizmirstiet to, ka mākslīgais intelekts ir pa brīvu. Ja kaut kas ir pa brīvu, tas daudz vājāks rezultāts ir. Tad mums atliek vien paļauties, ka cerams, ka paliek stopais latvietis un nesāk. Jā, tas ir tāds, tāpēc varbūt mēs nejūtam vēl pilnā mērā to efektu. Jā, labi, paldies jums, mums arī laiks ir beidzies. Es domāju, ka mēs tiešām uzrunājam daudz ko jaunu un vērtīgu. Paldies gan Girtam, gan Evaldam. Un uz tikšanos tad nākošajā tehnoloģiju pēcpusdienā. Sekojiet digitālajiem centram sociālās tīklos mājaslapā, publicēsim informāciju, un tad jau tiekamies. Vislabāk!